lai sludinātāji spētu būt pacietīgi savā aicināšanā, viņi var ņemt piemēru no praviešiem. Piemēram, viņi var sekot Nosa, miers ar viņu, piemēram, tas bija arī mierinājums pravietim Muhamedam, miers un svētība ar viņu. Tāpat, kad cilvēks, kurš nodarbojas ar aicināšanu uz ticību, saskaras ar grūtībām vai neskaidrībām, viņš var atgriezties pie Mūzus, miers ar viņu, stāsta, lai gūtu iedrošinājumu un vadību. Arī pats pravietis, miers un svētība ar viņu, un cilvēki, kuri mūsdienās aicina citus uz ticību, var atgriezties pie praviešu stāstiem, kad viņiem nepieciešams spēks vai skaidrība. Vispārīgai informācijai, pirmais pravietis bija Ādams, miers ar viņu. Pirmais sūtnis bija Nos, miers ar viņu, un praviešu un sūtņu zīmogs, pēdējais ir Muhameds, miers un svētība ar viņu. Pēc viņa vairs nav ne pravieša, ne sūtņa. Protams, Allāhs ir izcēlis dažus praviešus pār citiem, taču mums nav atļauts salīdzināt vienu pravieti vai sūtni ar citu tādā veidā, kas kādu pazemina. Mēs nevaram salīdzināt mūsu pravieti Muhamedu, miers un svētība ar viņu, ar Mūzu, miers ar viņu, jo pravietis to aizliedza. Taču mēs sakām, ka pravietis Muhameds, miers un svētība ar viņu, ir labākais no praviešiem un sūtņiem, miers ar viņiem visiem.